Klau lakoniskākais jautājums, ko gan jau uzdod pirms katras spēles un katras čempionāta, kādas ir sajūtas? Gadiem ejot, patīkams satraukums. Varbūt pirmajā čempionātā bija uztraukums, es teiktu, vairāk nekā satraukums. Tagad ir tāds patīkams satraukums. Mazliet kaut kur tauriņi, kaut kur adrenalīns, bet tāpat tas ir kaut kāds dopamīns, ko centies izbaudīt. Tīpaši gadiem ejot, saprotu, ka beigas ir tuvāk kā sākums. Labi, man tikai 28, bet tu centies izbaudīt to katru mirkli, katru spēli un katras tās emocijas, ko var iegūt tikai laukumā, jo tu saproti, ka pēc tam tādas emocijas nekur nedabūs. Klubs izlase, ar ko spēlēšana no valsts vienības sastāvā vairāk atšķirās no tā hokeja, kas ir klubā? Nē, hokejs jau mūsdienās pa lielu viņš visur vienāds ir. Es domāju, vairāk tas, ka kaut kur ir tīpaši, ja tu varbūt klubus tu vari mainīt gadu no gada, zini, tur jauns un tu varbūt tās kaut kur tur emocionāli viņiem nepieķeries, bet valsts ir viena un valsts ir savējā. Un tā ir dziļi sirdī, katrs ar kaut kādu patriotismu iet un spēlē ne tikai par komandas biedriem, par sevi, bet arī par ģimenēm un visiem, kas ir palīdzējuši nokļūt uz tam mirklim kopā. Tur pavisam noteikti tā emocionālā saikne ir daudz lielāka un daudz lielāks gods un lepnums pārstāvēt savu valsti, jebkurās nacionālajās sacensībās. Pirmo gadu es izraudzīju kā viens no kapteiņa asistentiem. Pastāstīju, to dara hokejisti izvēlās, jūs paši izvēlaties vai treneris? Tā ir, man liekas, vispopulārākā praksa, ka parasti izdala papīrīšus un tiek veikta tā balsošana, ka izvēlās vienu kapteini, 2 asistentus. Esmu bijis arī komandās, kur treneri paši uzreiz nosaka tā tu. Mūsu gadījumā, jā, arī pagājušajā gadā Haris piekopa to, ka spēlētāji paši izvēlās un paši jau jūt vislabāk tajā ģērbtuvē, kur ir tie barveži un kurus grib pa saviem tiem nosacītiem līderiem. Bet, tas ir vairāk tikai burts uz krekla. Arī tie, kam nav burts uz krekla, tie ir svarīgi ģērbtuvē. Visi mēs bīdam to vai pareizāk valkam virvi vienā virzienā. Bet, kapteiņa asistents, ko tas nozīmē tavā gadījumā, kas ir tev kaut kādi papildus pienākumi vai uzdevumi? Jā, mēs esam varbūt tie galvenie, kam ir, kā Haris teica, ka mums ir jārūpējās par to mikroklimatu un jābūt, lai visi ir gatavi. Es saku vilkt vienā virzienā, nevis katrs savā, bet vai speciāli censties kaut ko mainīt savā attieksmē un uzvedībā, tas arī nē, jo tev ir izvēlās kaut kādu iemeslu dēļ un tu esi kāds tu esi, un tā iemesla dēļ arī kāds tiek izraudzīts par to kapteini asistentu. Tā kā nevajag neko mākslīgi uzspēlēt vai pārforsēt. Ir vienkārši kaut kur mazliet jālasa istaba vairāk, jājūt, ko spēlētāji jūt un grib vairāk. Šajā sarunā mēs nedaudz lēkāsim, tagad mēs atlieksim apakaļ uz taviem pirmsākumiem hokejā. Tu nāc no hokeja ģimenes, es pieļauju, ka laikam tā daudz izvēļu tev nebija. Nē, izvēle vienmēr man tika dota, pat tikai ieteikts, varbūt tās pat teikt, kaut ko citu skatīties, mācīties kaut ko tādu, bet arī redzot ar savu dēlu, tagad, kad viņš aug un viņš redz, ka tētis dara to pašu, tā kā ir grūti to nedarīt, un viņš arī tagad ir mans dēls, ir mans, tā kā var teikt, vēlākais fans, un visas kustības, ko viņš redz televizorā, tiek atkārtotas pēc tam viesistabā ar savu mazo hokeju nūju, tā kā tas varbūt ne izvēle, bet ir grūti neiet tam līdzi. Redzēsim, kāds būs viņa ceļš. Tāds ir savu pirmo treniņu? Pirmo treniņu? Īsti nē. Es bildes esmu redzējis, varbūt no tā atceros. Cik gadu vecumā? Uz slidām jau man ātri uzlikt. Es atceros kaut kur 2 vai 3 gadu vecumā jau arī biju uz slidām pirmo reizi, un tam mums ir bildes kopā. Treniņi tā tieši tā neatcerēšos. Ir kaut kādi fragmenti no katras valsts pa mazlietiņam, kas galvā ir. Kurš bija tavs pirmais treneris? Godīgi. Es pat neatceros, ja godīgi tas tā nav pieklājīgi laikam tagad, bet tāds pirmais, kas visilgāk un kas laikam tur vislielākos pamatus ielicis ir no Prizma Pārdaugavā. Tur bija Guntis Bāliņš, tas, ko es vairāk atceros, ar kuru visilgāk bijis, jo arī man pašam, man kaut kur es trenējos Zviedrijā, teorētiski varbūt kāds Zviedrs man ir pirmais treneris, bet vienkārši pats to neatceros. Tad es saku, man ir Guntis bija pirmais, kas bija visilgāk un visgarāko posmu kopā veicām, tad tika pāriets uz to specklases, kas spēlēja vēl to brīdi Krievijā un Baltkrievijā. Tur bija Mihails Surinskis, Aleksandrs Kerčs arī un beigās Romāns Glaskovs. Un tad jau HK Rīga, un tad jau tur bija pirmais tāds
visnopietnākais ieskats profesionālā hokejā, kur bija Leonīds Beresņevs un Ronalds Ozoliņš to 2 gadu laikā. Ja tu tā kopā paskaties šiem visiem treneriem, kurš tev, teiksim, visvairāk tos pamatus ielika hokejā? Nē, ielikuši jau visi kaut kādu savu rokas spiedienu un rokas nospiedumu viņiem visiem ir tāds vislielākais, laikam, pat cik HK Rīga bija tas pirmais solis tāds profesionālā hokeja aprindēs un bija blakus Dinamo, redzot tur dienā, kā mēs vienā halē trenējamies. Un tad Leonīds laikam arī bija visaktīvākais, jo viņš zināja, ko vajag, lai veiktu to nākamo soli. Tas bija tāds pirmais reālais ieskats, kas sākās vēlreiz profesionālā hokejā. Daudziem bērnībā un jauniešu gados ir sapnis par NHL un ir iespējams daudzi elki no šīs hokeja līgas. Tev arī bija kāds elks? Jā, pavisam noteikti. Es kaut kā uzaugu tajā gada starpības sakrīt, kad Krosbijs tikko ienāca līgā un ka pašam jau sāks interesi par to hokeju. Tu saproti, ka aiz okeāna ir pasaules spēcīgākā līga un tad laikam viņš ir un vēl joprojām arī ir. Varbūt ne daudz ko var atdarināt, bet daudz ko var mācīties no viņa. Un tad diezgan kuriozi arī, ka tā pirmā pasaules čempionāta spēle bija pret Kanādu ar Krosbiju ierindā. Un tur bija jauns puišels un tur bija uztraukums liels, nevis satraukums, kā mēs iepriekš runājām. Un tad bija varbūt tās pārāk daudz respekta un cieņas. Un tur bezmazliet mēs vienā viesnīcā palikām. Viņš aiz manis stāvēja, gaidīja, kamēr es savus omletus uzlikšu. Tas bija. Tur bija vairāk tāds kā zvaigznītes acīs tajā čempionātā. Bet tu nesanāci viņu spēles laikā, es nezinu, spēku paņēmienu viņam uztaisīt vai parunāt? Viņš man zobus gandrīz izsita. Tas bija arī kaut viens triks, tas bija ne jau tīšām, viņš brauc tur nosedz ripu. Un kamēr viņš nosedz ripu, viņš man nūju paceļ tādas īpatnējas lietas, ko varbūt tās citi ikdienā nedara. Viņš dara tās, un tas arī viņu padara par tik īpašu spēlētāju, kāds viņš ir arī vēl šodien, un viņš to šosezonu parādīja. Būdot, cik viņam sanāk, tagad 36, 30 laikam jau ir. Un tāpat ir top līmenī. Tu mēģināji atdarināt kaut kādas viņa kustības? Nē, no katra. Tagad tev tīpaši, ka tu paliec vecāks, tu skaties to hokeju, varbūt tās mazliet taktiskāk acis, un tu mēģini atrast kaut kādas idejas un izspēles un kaut kāds gājiens, kas varbūt tās, protams, nevar atdarināt to dabisko talantu. Visi jau gribētu, kā McDavids paķer ripu, apskrien cauri 5 un iemest golu, bet tas nav visiem lemts tā darīt. Un, tas vairāk tagad ir kaut kādas situācijas, kur vairāk varbūt kāds izmanto savu augumu vai pozicionāli, vai tāds, kas ir reāli fiziski iespējams iemācīties un atdarināt nekā kaut kāds dabas dots talants. Es kļūstu par profesionālu hokejistu. Uz tevi gan jau skatās tagad arī kādi jauni bērni un jaunieši. Ko tu viņiem ieteiktu? Baudīt spēli un atcerēties, ka tā ir spēle. Tīpaši, kamēr jūs esat jauni, tad spēlēt visas spēles, ne tikai hokeja, futbolu, florbolu. Tā vismaz pagāja man bērnība spēlēt visādus sporta veidus. Es saku, galvenais mīlēt to, ko tu dari, mīlēt hokeju, iet uz treniņiem ar baudu un ar prieku. Mēģināt ar draugiem kļūt labāk dienu no dienas, kaut kādus trikus, visādas tagad YouTube un Instagram, viss ir pilns ar lietām, kā var sev pilnveidot, un tie ir kaut kādi rīki, kas varbūt tās vēl līdz galam man nebija, bet es saku, galvenais, lai tu ej dari un ar mīlestību pieeja tam, ko tu dari, nevis uzskati, ka tas ir kaut kāds tavs darbs, ja tev ir 12 gadi, tas nav tavs darbs, tā ir tavs sirdslieta, un tad arī, man liekas, tie lielākie rezultāti ir, kad tu dari lietu ar mīlestību, un tad, ja tev ir lemts to pārvērst savā darbā, tad tāpatās, tas ir labākais darbs pasaulē. Tas nav sajūta, ka tas ir darbs. Šajā sezonā ar klubu spēlējis līdz Zviedrijas līgas finālam. Tagad tā kopumā skatoties savu karjeru gan klubā, gan izlasē, var atcerēties savus top 3 brīžus spilgtākos? Top 3, pēdējos 2 gados ir uzreiz 2, kas lec ārā. Protams, pagājušajā gadā bronza laikam būs top, tīpaši par cik tas bija mājas čempionāts. Un es saku, tas viss emocijas, adrenalīns, tas viss, kam mēs gājām cauri un kopā un beigās iznākt ar kaut ko fizisku rokās turēdam, tas bija vārdiem neaprakstām. Es saku, tā sajūta lidojot pāri Mildiņai un redzot, cik daudz cilvēku gaida mūs un cik daudz cilvēkiem tas ir svarīgi, ko mēs esam izpildījuši. Tas tiešām tu pat līdz galam to nesaproti, kamēr tu spēlē, līdz to redzi, un tas liekas joprojām prātam neaptverami. Jā, tas ceļš, ko arī šogad līdz finālam, lai
Lai arī zaudējums tāpatās, tas bija kaut kāda īpaša pieredze un cerams, ka būs vēlreiz iespēja atgriezties tur. Un es ticu, ka būs, lai vinnētu arī. Un kas vēl bija, laikam Orebro bija arī diezgan forši. Bija Covid sezona, taču bija pirmo reizi klubu vēsturē mēs tikām pusfinālā. Un tur arī bija pilsētai un komandai tas diezgan daudz ko nozīmēja. Un arī bijām viens spēles attālumā no fināla. Un tie bija tādi, laikam, kas ir spilgtākie brīži līdz šim. Nāksies, laikam, pieskarties plašāk tai bronzas izcīnīšanai. Tu teici par tām emocijām, bet tagad nedaudz atceroties, cik daudz tu arī tās komentēt. Kādas tev viņas bija iekšā, kādas tu sajūti no cilvēkiem apkārt, kādas ziņas tu saņēmi, cik daudz pa brīvu tu kaut ko dabūji pēc tam. Tas viss tādi bonusi, laikam, bet es saku, vienkārši redzot to, cik daudz cilvēkiem tas nozīmē un cik daudz cilvēku pārdzīvo kopā ar mums un beidzot sniegt pretī arī labu rezultātu. Un nervu kutinošas arī spēles bija arī pagājušajā gadā, un arī es ticu, ka būs šogad, kā jau vienmēr mums tās ir, taču beigties ar pozitīvām emocijām. Es saku, tas bija tas lielākais, un es saku, pēc tam tu vienkārši pēc tam visām svinībām es atceros, nākamajā dienā vairāk piecēlos un vienkārši tik emocionāli tāds izsmelts jutos, jo bija tik daudz, kas piedzīvos tik īsā laika posmā. Un vienkārši redzot, ka viss, ko visi stāstījuši, tas visvairāk bija tas, ka censties to dalīties ar cilvēkiem, rādīt viņiem to medaļu, tiem cilvēkiem rokās atļaut pataustīt. To visi pēc iespējas vairāk darīja. Un man nebija svarīgi, lai tā medaļa ir labā kondīcijā, jo tā nebija tikai mana vai Latvijas izlases medaļa, tā bija visas valsts medaļa. Un vēl tagad Zviedrijas izlasē ekipējuma menedžers ir tas pats ekipējuma menedžers, kas ir klubā. Un arī viens spēlētājs, kas spēlēja, viņš teica, ka tādā atmosfērā, kāda bija arēnā ceturdaļfinālā, ka viņi nav pieredzējuši. Un es atceros, kad pēc Mārtiņš dabūja to noraidījumu, viens no faniem bungu valīti izmet, un ekipējuma menedžers domāja, tagad būs vismaz klusāk, jo sanāk, kur ir pretinieks soliņš, tur ir, viņi visi rindā stāv, un viņš pagriežās un ierauga, ka tur ir vēl 12 bundzinieki, un viņš saprot, ka šodien klusi nebūs. Tā kā es saku, pateicoties faniem, viņi uzliek kaut kādu varbūt psiholoģisko spiedienu, kam Zviedri pavisam noteikti nebija gatavi. Kā tu saprati, ka ir bronzas cīnīta? Kad laikam kaklā uzlika viņu, es saku tās visas bildes, ka tik foršas tās, ka visi ir saķēruši galvu un visi mēs paši vēl, ka tas ir noticis, visi ir uzvar, bet mēs paši tam līdz galam vēl neticam. Es saku, ka tā medaļa, ka pāris stundas pagāja pēc spēles, ka tev bija laiks aptvert tās visas iegūtās emocijas un jā, tad arī bija tas nodziedājām himnu, un tad sapratām, ka esam pavisam noteikti kaut ko lielu izdarījuši. Par top 3 brīžiem parunājām. Kuri tev varbūt ir līdz šim svarīgākie gūtie vārti? Pavisam noteikti Šveices spēlē bija diezgan iemet, lai mēs tiktu vispār ceturtdaļfinālā. Tie bija diezgan svarīgi vārti. Bet, ja padomā, man izšķirošie vārti, cerams, vēl ir priekšā, jo ne overtājumā, ne kaut kādi pēdējie uzvaras vārti. Man tagad, es varbūt tās aizmirstu kādu, bet uz sitienu nenāk prātā. Bet, katrā čempionātā ir patīkami iemest vārdus. Tīpaši man pirmos čempionāts man grūti gāja, tur pa vienam varēja tikai iemest. Un tad, kad pret Norvēģiem iemet otro, tad tiešām bija tāda. Tie bija svarīgi vārti, varbūt tās rezultātā, jā, mēs uzvarējām Norvēģis, bet kaut kā varbūt tās man psiholoģiski, ka, es varu iemest vairāk pa vienu, man nevajag tur gaidīt, tur pēdējo spēli, lai iemest vienu golu. Tie bija varbūt tās svarīgi vārti no citu un tīri personīgi viedokļi, lai psiholoģiski sev pārliecinātu vēlreiz, ka ir viss kārtībā un viss var būt kārtībā. Tu jau sāki runāt par bungu valītēm un līdzjutējiem. Cik liels procents ir kopumā ne tikai bronzā, bet kopumā izlases spēļu izcīnītajās uzvarēs tas, cik ļoti tie fani jūs atbalsta un dzen uz priekšu? Liels. Es matemātiski procentu nepateikšu, bet es domāju, tas jebkurā sporta veidā, ne tikai mums tagad pasaules kausā, kur Indonēzijā sanāk, basītī, ka tur uz Indonēziju cilvēki lidoja un ir gatavi atbalstīt. Pavisam noteikti tas arī mūsu džekiem basketbolistiem tur palīdzēja. Tas ir, maza valsts, bet liela sirdi un lepojamies ar to, kas mums ir. Un es domāju, tas ir, jo mēs pēc iespējas vairāk to darīsim, jo labāk tā būs. Un tad mēs varam lepoties ar to, kas mēs esam, nevis ar to, kas mēs neesam. Kurš ir tavs mīļākais līdzjutējs auglis?
Godīgi, pirms katras spēles man patīk, kad izslidojot ārā ir vienkārši Latvija, un tu stāv uz zilās līnijas pirms sasveicinās, tīpaši pasaulē tagad pagājušajā gadā, kad ir pilns tribīns mājas čempionātā, un vienkārši tas Latvija tev caur kauliem un skudriņus, un tev uzlādē maksimāli ar enerģiju, un tas ir laikam tāds, visvienkāršākais, bet es saku, ka nav ne mūzikas, nekas, bet ir 10,000 vienā vokālā bļauj Latvija, tad tas tiešām do pa jūtām. Ko tu vēlēsi viņiem pateikt pirms šī turnīra? Ka mēs darīsim visu atkal no sirds, un ja mēs vēlamies kaut ko sasniegt, tad tas ir kopā. Ne tikai mēs spēlētāji, bet arī tie, kas brauks un atbalstīs mūs uz vietas, un tie, kas arī atbalstīs mūs televizorā. Un otrs ir tikai paldies par to visu, kas ir bijis līdz šim. Tā kā, es saku, tur nevienmēr visiem sanāk varbūt tās personīgi pateikt paldies vai atbildēt uz visām ziņām, bet tās ziņas ir redzētas un visi jūt to atbalstu un visi kā katrs māk to atbalstu. Un es saku, ka pie brīvības pieminekļa pat bija žēl, ka vienkārši cilvēki ir tik daudz, jo visi grib parakstus un tu fiziski nevari visiem iedot, bet es saku tikai lielu paldies un turpinam iet uz priekšu. Pastāst varbūt par to, kas notiek pirms spēles, ja kādi ir tie hokeisti vai tavi paradumi, ko tu dari, kāds ir tavs grafiks? Man nav tik traki rituāli un kaut kādas stihijas, kuras man obligāti ir jāsako. Klubā atkal ir mazliet savādāk, tāpēc, ka iesildīšanās mums visiem ir kopēji. Visi reizē iesildamies kopā ar fiziskās sagatavotības treneru Visocki. Klubā atkal viss ir vairāk individuāli, tad tur vairāk ir varbūt tās kaut kādas maz rituāli noteiktā laikā, ko kas izdarīt, bet man ir vairāk, es atnāku uz halu, neatkarīgi no tā, cikos es spēlu, parasti visticamāk 2 stundas iepriekš, notinu nūju, notinu kāta galu arī pirms katras spēles, lai ir svaigs, nomainu šņoras, un tad pa lielam tas ir galvenais, kas man ir jāizdara, lai es justos komfortabli un liekas, ka es esmu izdarījis visas tās tādas galvenās lietas, un tad jau klubā, es zinu, ka mēs tagad klubā ir džeki, kas iet spēlē futbolu, bet tas sezonas laikā man ziemā baigi neuzrunāt. Tur tas angliski saucās tūtačs, ka viņi iet ārā, tur ārā ir ziema, bet es palieku iekšā ģērbtuvē, kur siltāks. Bet izlasē gan, jā, pagājušajā gadā spēlēju, un tad šogad arī gan jau tur pirms tās visas kopējās iesildīšanās tā kā mazliet atslābinamies, varbūt tās tur mazliet pasmējamies, kaut kādas pozitīvas emocijas, lai nav tā, ka tikai ir saspringums, un ka es pārāk tā kā sevi un tu esi saraujies, tā arī nevajag, ir jāatrod tas balanss starp koncentrāciju un, kā saka, pārdegšanu. Bet, tu esi spēlējis pietiekami daudz komandas biedriem. Kādi ir tādi trakākie rituāli vai trakākās mājiņticības, ko izpild pirms spēles? Tā, nekas tāds galīgi traks nav. Es zinu, ka tur varbūt tās tur katram, kurā tur laikā tas jāuzdara. Varbūt tās tur ir svarīgi, ka vienmēr jāvalk viss no kreisās puses vai no labās puses. Bet tā, tagad uz sitienu tāds, ka es tur ar lielām acīm skatos, laikam nav. Tur ir visādi tādi sīkumi, ka nepatīk, ka nūjai pieskarās, kad viņa notīta. Tāpēc nūjas ir tāds parasti bez mazai atļauja jāpaprasa, lai nav nekādi saspringtas situācijas. Bet nē. Tā, ka kaut kas, ko es nekad neesmu redzējis, es zinu, ka ir dzerts šitās skābēta gurķu suliņi vai majonēzi, bet tas vairāk pret krampiem, tas tā kā arī atkal, tas vairāk veselībai, bet nekas tāds, kas, es saku, to es noteikti atcerētos uzreiz. Svarīgi ir arī atjaunošanās, tīpaši tik īsā turnīrā, kāds ir pasaules čempionāts, sanāk reizēm 2 spēles pēc kārtas, varbūt. Kas ir tās svarīgākās lietas atjaunošanās procesā un kā ir ar miegu? Jā, šogad mums vispār ir unikāls turnīrs ar to, ka mums ir 3 reizes ir tās back-to-back, kas saucās, ka 2 dienas pēc kārtas spēles. Ar miegu ir tā, ka man ir grūti personīgi, jo es ikdienā kafiju nedzeru, un tad es izdzeru kādu enerģijas ērienu vai kaut ko tādu, un tad uzreiz tas kofīna deva, ko es ikdienā neesmu pieredzējis saņemt, var man turēt visu nakti augšā, jo parasti arī ir diezgan daudz laika, ja 7 ir spēle, tad vēl diendus paguli, un tad tev pa lielam tā miega un enerģija tik daudz, ka nav laika aizmigt. Bet jā, mums ir daudz spēles, kas ir, man liekas, 5, tad tev ir laiks tā kā varbūt tās sagurt līdz tiem 10, 11, 12. Jā, kas svarīgi atjaunoties, ēdiens daudz, ūdens daudz, miegs, tās ir tās galvenās lietas, kaut ko arī izkustēties, pastaipīties. To mums vienmēr, tā kā Eriks, tā kā vienmēr pie viņa var doties pie padomu, bet, es saku, visi ir spēlējuši, visi zina tā kā savu ķermeni, kas ir vislabāk, un tā kā
nav tāda viena grāmata, pēc kuras seko visi. Katrs zina, kas viņam ir labāk. Daži dzer miega stiprinošas lietas. Tu arī to dari, vai tu to nepiekopi? Es nē. Bieži vien, īpaši regulārajā sezonas laikā, es to nedaru. Tā kā man tas baigi nav bijis vajadzīgs. Un bieži vien ir vienkārši tā, ka es aizmiegu 4 no rīta, pieceļos ar bērnu, aizvedu viņu uz dārziņu, notrenējos, un tad atnācu mājās, un tad vienkārši pagūvu vēlreiz dienas. Tu esi mazliet samīcīts, bet tā ir. Playoffā, jā, vienreiz paņēmu tā kā vienkārši, tā pat nebija stipri, bet jā, nostrādāju, aizmiegu, bet negribās pieķerties, lai tā nav tā, ka kļūst par kaut kādu atkarību vai ko tādu, tā kā čempionāti, es nezinu, gan jau ir džeki, kas dzer, džeki, kas nedzer, atkal tas ir ļoti, ļoti tā kā individuāli. Pirmā spēle turnīrā pati grūtākā, tas ir mīts vai patiesība? Mums labi pret Kazahstānu pagājušajā gadā arī teorētiski pēc rezultātu sanāca viegla spēle, bet sākums nemaz nebija tik viegls. Beigās mums sakrit un pārējās spēles šķiet, ka mums vienmēr ir zobi zobos un tur gols golā. Un, tā kā, es saku, visas ir vienādi grūtas, es domāju. Un, ar to jau tam pasaules čempionātam ir tā maģija, ka tas turnīrs ir tik īss un tev ir viena spēle un no ceturtdaļfināla pieņemsim viena spēle un tā ir tālāk. Un tas pats arī grupā, viens zaudējums un viss, tu paliec tur, kur tu esi. Tā kā visas spēles ir grūtas un visas spēles ir vienlīdz svarīgas. Rodrigo, kāda tev ir hobija varbūt ārpus hokeja? Jā, vispopulārākais laikam tagad visiem spēlētājiem izlasē sāk golfs parādīties. Apvienot sportisko un brīvo atpūtu svaigā gaisā. Tas šobrīd visvairāk patīk, bet kopš ģimenē bērns ienāca, tad daudz laika tiek veltīts viņam. Un, tas patiešām ir labs veids, kā atslēgties no tā, kas notiek laukumā, jo tu atnāc mājās un bērns tev sagaidīs ar tādu pašu mīlestību. Tev būs drausmīgākā spēle karjerā bijusi vai labākā spēle karjerā. Viņam vienalga, viņš galvenais, lai tu esi tur ar viņu kopā un pievērs uzmanību viņam. Tas ir tā divas lietas, kas šobrīd ir tādas populārākās, un tad varbūt tās, ka viņš paaugstēs vecāks, tad arī abas lietas varēs apvienot un kopā darīt. Klau, noslēgumā daži ātrie jautājumi, ne tikai vairāk par komandu un par lietām, kas ir apkārt. Ātri jautājumi, ātras atbildes. Sarunāts. Kurš ir izlases lielākais ēdājs? Ronis nav, tāpēc grūti pateikt tagad. Lai baķņi iet, liels augums, liela apetīte. Kurš visvairāk joko? Atkal Ronis nav. Es saku, šogad izkrits. Kāds no jauniem, es domāju, viņi ienākuši ar pozitīvu attieksmi, lai es tagad ilgi neesmu bijis šeit, tāpēc vēl neesmu uztvērs varbūt atmosfēru, bet lai iet Traumaks. Kurš ir skaļākais dzērtuvē? Skaļākais dzertu? Daugava arī ir diezgan skaļš kapteinis. Viņš ir gatavs vest kaujā pirms treniņiem, pirms spēlēm. Kurš ir izlases dīdžejs? Gavars laikam bija Elvis. Es saku, man ir grūti tagad, es 2 dienas tikai esmu bijis. Man liekas, es dzirdēju kaut ko, ka Elvis nozīmē Gavaru pa dīdžeju šodien. Kur ir garšīgākais alus? Kur? Latvijā. Kur tu ierindo Čehiju? Tur arī ir tops, bet es nezinu, man varbūt kāds būs jānogaršo, bet es spēlējot Zviedrijā, man Latvijas tiešām iet visvairāk pie sirds, bet pa Čehu arī nevar sūdzēties, jo, starp citu, Zviedrijā vairāk dzer arī Čehālu to staro promeni nekā paši Zviedrāli. Kurš tev garšo vislabāk? No Latvijas Valmiera visvairāk, jā. Ar kuru no izlases spēlētājiem tev ir vislabākā sapratne laukumā? Sapratne? Bija Balcer, bet viņš arī nav. Teikšu, ka ar Daugavu un Dzierkalu, pat cik mēs esam vienā maiņā, tad cerams, ka arī mēs sataisīsim to labu ķīmiju un labu saskaņu. Tu teici ar Balceru, kāpēc? Ko jūs viens otru jūtat? Kaut kā jā, mēs jau cik čempionāts pēc kārtas un turnīrs esam spēlējuši kopā un varbūt tās kaut kā viens otru labi komplementējam, ka viņš ir ātrs un meistarīgs. Es varu būt tāds, kas smagāks un var pieturēt ripu un atbrīvot viņam laukumu. Kāpēc es nemāku pateikt? Varbūt tās vienkārši tāpēc, ka viņš ir meistarīgs spēlētājs un tad ir viegli spēlēt ar meistarīgiem spēlētājiem. Cik uzvaras Latvija izcīnīs grupu turnīrā? 4. Paldies tev!